Cīga, laikam patīk sestdienās strādāt, sveicināti. Dāmas un kungi. Labdien. Lūdzu. Tādēļ, konsultējoties ar partijām, faktiski es redzu iespēju valdības veidošanai. Es arī godīgi teicu, ka ņemot vērā pēdējos notikumus, es uzskatu, ka valdība ir jāveido opozīcijas partijas pārstāvjiem. Savā ziņā tas ir saistīts gan ar to, ka tomēr tā retorika, tās darbības, tā pēdējā laika varbūt dinamika ir tāda, kur būtu jādod iespēja tiem, kas šobrīd ir bijuši opozīcijā un kam ir, protams, varbūt arī zinām iespēja kaut kādu lietas dinamiku pamainīt. Apvienotais saraksts ir lielākā opozīcijas partija. Apvienotais saraksts ir izvirzījis Kulberga kungu. Kulberga kungs pie manis bija ciemos, kā jūs to esat pamanījuši. Mēs esam izrunājuši veselu rindu jautājumu. Mūsu viedoklis sakrīt. Es tādēļ atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 56. pantam aicinu Kulberga kungu uzņemties jaunā ministra kabineta veidošanu. Tas nenotika šobrīd, mums ir tāda nebijusi situācija, ka tiek aizturēts ministrs. Saprātīgi, normāli darbi. Paldies, Kulberga. Es devu piekrišanu, jo es sadzirdēju tieši un konkrēti apstiprinājumu par pilnu atbalstu no prezidenta kunga. Esošajā politiskā, drošības un ekonomiskā un uzticības krīzē tas grauj stabilitāti valstī, un jo īpaši kombinācijā ar priekšvēlēšanām un atbildību par valsti. Drošību un stabilitāti nevar nodrošināt tehniskā valdība. Tāpēc šis ir īpaši izaicinošs mirklis, kurā politiskiem spēkiem ir vienoti jādomā par valsti un valsts stabilitāti. Un tāpēc es gribētu teikt, ka tā jābūt ir rīcības koalīcijai, kur emocijas un strīdi ir jāpieliek pie malas. Un es personīgi uzsvēršu emocijas un strīdi pie malas visiem, pilnīgi visiem. Šie ļoti nopietni jautājumi, un mēs sakam treknu un nekorupciju. Bet jūs sakat nē, bet tad teica. Drošība ir acīm redzama prioritāte. Nauda tā ir piešķirta. Tikai ir atbildīgi jārīkojas. Un darāmie darbi, kas būtu jādara šai rīcības koalīcijai, ir budžeta pārskatīšana, un tā jādara nekavējoties jau jūnijā. Drošība, tā ir skaitā, es uzskatu, un uzsveru ārlietas, un tām jābūt drošām vēlēšanām. Un korupcijai un karteļiem ir jāpieliek treknas nē. Jums ir tikpat aizņemta diena, kā man nominējāt kandidātus sarakstu līderis. Mēs nākamā konkrētā ziņā. Jā. Es domāju, ka